Šādā skaistā pavasara dienā var priecāties par daļajiem ziediem. Saņemti vārda dienā Anita. Šodien gribu parādīt jums porcelānu, kas saistīts ar vārdu Anita. Skaists un ļoti maigs ar margrietiņām ir, protams, Rīgas porcelāna, fabrikas servīze Anita. Tā kā pavasaris arī taurenīši atlidoja. Tāda forma viņai. Un bija liels sapnis kādreiz iegādāties šo servīzi, bet tā bija deficīts. Uzmanīgi gleznoti zelta maliņas, ziedu raksti, sapņu gabaliņi, katrs šķīvis, katra tase ir pēdas no pagātnes. Un arī šī daļā Anita ar rozēm. Cik tā ir burvīga, ieturēta, sarkans, zelts un melns. Un vēl viena Anita ar tādu skaistu dekolu, tāds rudenīgs. Ar pelēku zeltu un tādām puķēm. Un vēl lūk tāds latvisks šķīvītis arī ir nonācis kolekcijā. Tautudēls ar tautu meitu ved danci. Sienas šķīvītis un Rīgas porcelāna fabrika. Deserta vai ievārījumu trauciņi. Šoreiz tie nāca ar plūmju un kiršu ziedu dekolu. Vēl pie viņiem pieder lielais šķīvis. Nu, meklēsim klāt. Zaļais zīmogs, bet trauki ir ideālā stāvoklī. Varbūt kaut kur masā ir kāds melns punktiņš. Tad šāds trauciņš ar dzeltenu ābolu un ar pīlāģokām. Vēl viena servīze Rīga. Šī ir pilna servīze Rīga. Skaista, skaista, 6 personām, pilna servīze un izskatās, ka gandrīz vai vispār nav lietota. Tumši brūns dekols, zelts un smalka plānsienu servīze Rīga. Kafijas servīze. Zaļais zīmogs, bet tiešām izskatās tik ideāli, ka liekas, ka kas var būt skaistāks par šo. Un, protams, par šīm daļajām puķēm. Vēl uz kolekciju atnāca lūk tāda skaista lija.
servīzes Lijas daļas. Šo servīzi es nevarēju savākt vairāk kā 2 gadus. Bija atnākušas tikai 3 krūzītes un piena trauks. Bet te vienā piegājienā skaistā kanna un 2 kūku šķīvji. Lija tika ražota no 1984. gada līdz 1987. gadam. Autore Zina Ulste, kobalta dekols. Zīmogi, kuram ir, kuram nav, krūzītēm ir tāds, un paskatīsimies, un šeit ir lūk tāds zīmogs. Liels vējš šodien. Un uz tādas skaistas nots, kad zied magnolija un smaržo pēc vaniļas, visiem sakām atā jauku pavasari un svētkus.